Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка. Eglīte. Šodien ir sestdiena, ir ziema. Mamma saka, drīz būs Ziemassvētki, brauksim uz egļu audzētavu pēc eglītes. Mēs braucam ar mašīnu. Tētis, mamma, es, mans brālis Kārlis un mūsu suns Reksis. Audzētava atrodas netālu no pilsētas. Tur aug daudz eglīšu. Kad mēs ierodamies, mūs sagaida laipns saimnieks. Viņš saka, laipni lūdzam. Mums ir liela izvēle. Šeit ir mazas un lielas eglītes, ir zaļas un kuplas eglītes, ir arī eglītes podos. Mamma saka, vai varat palīdzēt atrast kuplu eglīti? Saimnieks atbild, protams, šajā rindā ir ļoti labas eglītes. Es saku, paldies! Kārlis čukst, te ir tik daudz koku. Mēs ejam starp eglītēm un skatāmies. Mēs skaitām 1 eglīte, 2 eglītes, 3 eglītes. Es saku, šī ir liela. Kārlis saka, tā ir mazāka, bet ļoti kupla. Mamma saka, ņemsim tādu, kas ir gan liela, gan kupla. Mēs atrodam pašu skaistāko eglīti. Tā ir zaļa, kupla un smaržīga. Saimnieks palīdz aiznest eglīti līdz mašīnai. Tētis ieliek to bagāžniekā. Mēs sakam saimniekam, paldies un priecīgus svētkus, un dodamies mājās. Mājās mēs novietojam eglīti stūrī pie loga. Pēcpusdienā mēs sākam to rotāt. Es lieku sarkanas un zeltas bumbas. Mamma ieslēdz lampiņas un pārbauda, vai tās deg. Kārlis uzkarina spožas virtenes un saka, cik skaisti. Tētis paņem skaistu zvaigzni un uzliek to eglītes galotnē. Reksis sēž blakus, ošņā rotājumus un ir kopā ar mums. Pēc tam mēs rotājam arī māju. Logos liekam mirdzošas zvaigznes. Uz plauktiem liekam mazās virtenes. Istabā smaržo pēc meža. Reksis ošņā eglīti un luncina asti. Mūsu dzīvoklis ir ļoti skaists. Mēs sēžam klusumā un skatāmies, kā eglīte mirdz un lampiņas mirgo. Es saku, man ļoti patīk mūsu eglīte. Kārlis saka, šī ir pati labākā diena. Mūsu eglīte ir viskuplākā un visskaistākā. Mēs esam priecīgi. Šī ir jauka diena. Eglīte. Šodien ir sestdiena, ir ziema. Mamma saka, drīz būs Ziemassvētki, brauksim uz egļu audzētavu pēc eglītes. Mēs braucam ar mašīnu. Tētis, mamma, es, mans brālis Kārlis un mūsu suns Reksis. Audzētava atrodas netālu no pilsētas. Tur aug daudz eglīšu. Kad mēs ierodamies, mūs sagaida laipns saimnieks. Viņš saka, laipni lūdzam.
Mums ir liela izvēle. Šeit ir mazas un lielas eglītes, ir zaļas un kuplas eglītes, ir arī eglītes podos. Mamma saka: vai varat palīdzēt atrast kuplu eglīti? Saimnieks atbild: protams, šajā rindā ir ļoti labas eglītes. Es saku: paldies! Kārlis čukst: te ir tik daudz koku. Mēs ejam starp eglītēm un skatāmies. Mēs skaitām: 1 eglīte, 2 eglītes, 3 eglītes. Es saku: šī ir liela. Kārlis saka: tā ir mazāka, bet ļoti kupla. Mamma saka: ņemsim tādu, kas ir gan liela, gan kupla. Mēs atrodam pašu skaistāko eglīti. Tā ir zaļa, kupla un smaržīga. Saimnieks palīdz aiznest eglīti līdz mašīnai. Tētis ieliek to bagāžniekā. Mēs sakam saimniekam: paldies un priecīgus svētkus, un dodamies mājās. Mājās mēs novietojam eglīti stūrī pie loga. Pēcpusdienā mēs sākam to rotāt. Es lieku sarkanas un zeltas bumbas. Mamma ieslēdz lampiņas un pārbauda, vai tās deg. Kārlis uzkarina spožas virtenes un saka: cik skaisti! Tētis paņem skaistu zvaigzni un uzliek to eglītes galotnē. Reksis sēž blakus, ošņā rotājumus un ir kopā ar mums. Pēc tam mēs rotājam arī māju. Logos liekam mirdzošas zvaigznes. Uz plauktiem liekam mazās virtenes. Istabā smaržo pēc meža. Reksis ošņā eglīti un luncina asti. Mūsu dzīvoklis ir ļoti skaists. Mēs sēžam klusumā un skatāmies, kā eglīte mirdz un lampiņas mirgo. Es saku: man ļoti patīk mūsu eglīte. Kārlis saka: šī ir pati labākā diena. Mūsu eglīte ir viskuplākā un visskaistākā. Mēs esam priecīgi. Šī ir jauka diena.